Gada iniciatīva Anita Darģe. Nu pat kā redzējām lukturīšu deju, kas ir tapusi pēc Anitas ierosinājuma, un viņa pati ir arī horeogrāfe šai dejai. Zinām, ka Anita dzied, dejo, glezno, skaita dzejoļus, spēlē teātri, bet horeogrāfe pirmo reizi šovakar. Aizvadītajā gada lielaucnieka ceremonijā viņa bija galvenā dekorātore. No mūsu salasītajiem sausajiem augiem viņa skatuvi izveidoja kā sauso ziedu kompozīciju, un arī balvās tika sauso ziedu pušķi. Tik vareni dzīvot Lielaucē! Zaļi meži, pilns ar rodu dunduriem! Atceramies Anitu kā jastrāko un asvārdīgāko apdziedātāju ielīgošanas svētkos. Bez sagatavotajiem tekstiem uz vietas tapa aplīgošanas dziesmiņas. Līgo, līgo, kaķi mūsas uzpicēja līgo. Cepļa svētkos viņa iejutās avīžu zēna tēlā. Jaunākās ziņas! Bet vislielākais Anitas sasniegums nenoliedzami ir iestudētie spoku stāsti Lielauces pilī. Viņa nāca ar ideju, ka skatītāji laikmeta ainās jāievada arī ar skaņu, bildi un smaržu. Jāiedarbina visas maņas, viņa pieteica. Tāpēc bija gan deguma smaka, gan kafijas aromāts. Atmosfēru raksturoja vides skaņas. Dekorācija vietā bija projekcijas uz baltās zāles sienas, bet vislielākā izrāde lomu tēlotājiem bija viņas kā režisoras darbs. Ja mēģinājumus būtu ierakstījuši, būtu interesants viena aktiera teātris. Pirmajā mirklī tas liekas neīstenojams, bet sekojam iedvesmai, un tāpēc mēs varam. Arī šodien. Gada iniciatīva Anita Darģe.